Sveiki! Sveika! Prieks par jūsu klātbūtni Somnikas fórumā sarunās un praksēs. Un apmēram stundiņu mēs uzzināsim par vienu no Latvijā sastopamajām Somnikas praksēm - mīļošanos, jeb angliski saucot cuddling. Un, lai uzzinātu par šo pieeju ne tikai teorētiski, bet mazliet arī pagaršojot praktiski uz savas ādas, mēs pieredzēsim ar dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas. Pirms mēs sākam, es gribētu tādu status quo sajust, kur mēs paši esam šobrīd. Gan mēs, abas divas runātājas, gan tu klausītāji, pievēršam uzmanību, kādā līdzsvarā uz doto brīdi šajā mirklī mēs esam starp tonus un atslābinājumu. Citiem vārdiem, kur esam starp aktivitāti un pasivitāti, jeb mieru, kur šajā līknē drīzāk jūtamies. Vai mēs varam izvēlēties, kā justies šobrīd? Vai ir tā, kā ir, un viss tas ar mani notiek, un viss? Kā mēs izjūtam savu prātu? Kā drīzāk pilnu, aktīvu, vai drīzāk plūstošu, atvērtu? Kā sajūtam savu mugurpusi? Savu fizisko mugurpusi, bet arī telpu aiz sevis? Kā pieredzam? Kā sajūtam savu priekšpusi? Savus sānus? Augšu, leju? Un es aicināšu ieelpojam plašāk un sajūtam, kā mēs izplašamies visās šajās trijās pamatdimensijās. Un kā mēs atslābstam, izelpam. Un kā mēs izjūtam saucamo ceturto dimensiju, laiku, kad drīzāk mūsos ir steiga vai ka laiks ir pietiekoši. Kā jūtamies šobrīd, kā mēs to visu pieredzam sevī. Tad šajā sarunā es tiekos Inese Upe, somatiskās psihoterapijas speciāliste, somatikas eksperta Latvijā, ar Jolantu Bogustu, kas ir klīniskā veselības psiholoģe, eksistenciālā psihoterapeite, kognitīva behaviorālā psihoterapeita apmācībā un 4 bērnu mamma. Un savā darbā Jolanta izmanto eksistenciālās, kognitīva behaviorālās un drāmas terapiju metodes. Sveika, Jolanta! Sveiki! Sākšu uzreiz par tavu ceļu. Pastāst, kā tu nonāci līdz cuddling kā vienai no savām pieejām? Nu, es biju izmācījusies par klīnisko psihologu, psihoterapeiti, un es sāku saprast, ka es daudz analizēju un daudz ko saprotu, bet tā kā es sāku saprast, ka kaut kas pietrūkst. Un tas, kas pietrūka, bija vairāk tādas sajūtas un jušanas, un proti, tas nebija tā, ka viens ir labāks par otru, bet tas somatiskās terapijas aspekts man kļuva arvien interesantāks. Un man arī principā ļoti interesēja savādāks skatījums par kontaktu, par cilvēcisko saikni un tuvību un intimitātes jautājumi, kas ļoti cieši ir saistīti arī ar patību un kā mēs sevi sajūtam ar mūsu personiskajām robežām, un tas kļuva ļoti interesants ceļojums. Vēl viena lieta, kas man ļoti pamudināja interesēties par gan pieskārieniem, gan somatisko psihoterapiju, ir es mācījos Biržtonā eksistenciālo psihoterapiju, un vienlaikus man bija iespēja strādāt ar cilvēkiem ar personības traucējumiem. Un es sapratu, ka tādai vārdu terapijai ir ļoti lieli, runāšanas terapijai ir arī tāds ierobežojums. Īpaši, ja ir kaut kādas lietas, ko cilvēks nespēja izstāstīt vai aprakstīt. Vai tā problēma ir preverbālajā attīstības fāzē sākusies? Jā, tieši tā. Lielākā daļa lietu ir sākušies tieši tajā fāzē. Lūk, un tad es sapratu, ka tieši tā ķermeņa apzinātība un viņas ienešana terapijas telpā palīdz to dialogu paplašināt. Un arī tas ko tas cilvēks caur to spēja tad, piekļūt tam pārdzīvojumam. Jā, un tas man tā kā kļuva caur to arī ļoti interesanti, jo saprotot, ka tā ķermeniskā miedarbība un neverbālā valoda, ka tur
ļoti daudz dažādus, nu, tā teikt, jaunus aspektus var ieraudzīt un saprast par šā cilvēka būtību, viņa sāpēm, prieku, ilgām. Jā, tas man ļoti arī bija pašai tāds atklājums. Un tad es sapratu, ka caur to var dabūt tādu lielāku harmoniju un resursu, pirmkārt jau resursu, nu gan vispār tā kā cilvēkam kā veselumam, bet arī tādā psihiskā līmenī. Jā. Nu jā, un tad es mācījos un joprojām mācos pie dažādiem somatiskajiem psihoterapeitiem, somatiskās seksualitātes un intimitātes kočiem, traumaterapeitiem, tad mācījos arī pie BDSM speciālistiem visdažādākajās valstīs, Nīderlandē, Vācijā, Zviedrijā, Igaunijā. Nu jā, un tad es sāku kopš pērnā gada jau daudz intensīvāk. Pirms tam es jau sāku pielietot terapijā kaut kādas lietas, bet tad es arī sāku jau to individuāli un vairāk grupās, veidot tādas grupas, kas tieši ir vērstas, lai pētītu pieskārienu. Jā, un caur to patiesībā sevi, savas personiskās robežas, savus iekšējos stāvokļus vai grūtības vai prieku, kas nebūtu katram ir aktuāli. Un kā es arī dzirdu, ka tu arī terapijā jau to ievies. Jo es dzirdu stāstu līdzīgi manējam, kad es tā kā biju studējusi uz augumu orientēto psihoterapiju, bet man tur ķermenis bija pamaz. Jo ķermenis nemelo, un caur to ir iespējams tik fantastiski piekļūt un ātrāk piekļūt tēmām, kuras caur vārdiem mēs varam aizmēst uz daudzām sesijām. Jā. Tieši tā. Bet tieši tādēļ, man liekas, ka es teiktu, ka es joprojām ļoti priecājos, ka man ir tā klīniskās psihoterapijas bāze un arī psihoterapijas bāze klasiskās, jo jā, var ātrāk piekļūt, pilnībā piekrītu, bet caur to arī tam ātrumam ir jābūt ļoti, ļoti apdomīgam. Jo terapijā ātri nenozīmē vienmēr labi. Un man liekas, bet tas, kas man visvairāk šajā patīk, es pilnīgi dzirdu to, ko tu saki, tas man arī bija atklājums, cik daudz resursu ir jāstrādā ar šīm abām modalitātēm. Tas paver daudz plašāku miedarbību ar to cilvēku. Jā, jo, vārdos mēs daudz ko nevaram izteikt. Tur ir tā ir. Man tas šausmīgi vienkārši salīdzinājums pēkšņi uzrādās, kā tagad ir vārdiskā komunikācija mums, ja? Bet ja mēs arī šādi runājam, šobrīd tu runā ar mani ar aizmuguri, pieņemsim, ja? Bet tu uzrunā arī otru pusi no manis. Un bieži vien tajā verbālajā terapijā mēs varam kādu daļu ļoti smuki izstrādāt, bet to aizmuguri vai to ķermenisko daļu tā kā īsti nē. Un tad, kad šīs abas divas ir paralēli tiek strādās caur vienu, caur otru paralēli visu laiku, tas resurss ir burvīgs. Tā jauda ir cita. Vismaz manā pieejā, jā. Man ir jāsaka, jo vairāk es arī mācījos par citām terapijām, drāmas terapija arī lieto patiesībā ķermeņi. Tur spēlējoties tik daudz ko, es pavisam savādāk pamanīju, izpratu arī terapiju darbu, jo arī eksistenciālā terapijā ir tas ķermeņa virziens un pieskārieni. Tā kā, es teikšu, to jau ne mēs vienas esam sapratuši, ka tur ir ļoti liela saistība. Un es domāju, jo vairāk mēs par to esam izglītoti, un jo vairāk mēs apzināmies, kā to pielietot, kā to atpazīt, es domāju, bagātāk kļūstam. Tieši tā. Jā. Labi. Aizgājām kā divas terapijas, Atgriežamies pie tēmas, dēļ kuras mēs šeit esam satikušās, Kadliņa, mīļošanās. Kas būtu noteikti jāzina par šo pieeju? Pirmkārt, to, ka mums visiem ir vajadzīgi pieskārieni. Tas ir tā kā universāli, jo mēs esam sociāli būtnes primāri, un tas ir vienkārši. Mēs piedzimstam caur pieskārieniem, un arī mēs aizējam prom ar pieskārieniem pārsvarā. Un kāds pietur mūsu roku vai... Cerams. Jā. Un cerams, redzi, gribās tomēr, lai tas pieskāriens būtu. Jā, jautājums
kas man liekas ir, lielākā daļa, īpaši uz vecumu, mums to pieskārienu ir arvien vairāk pietrūkst. Jā. Jo Nedzīvo vairs 3 paudzes vienās mājās un tā tālāk. Tas nav tikai par to, ka nedzīvo 3 paudzes vienā mājā. Ikdienā mēs salīdzinoši maz pieskaramies viens otram. Tur nav obligāti jādzīvo 3 paudzēs mājās. Mēs beigās taču kaut kādā sabiedrībā esam. Un tad jautājums, kas tad ir tie pieskārieni, ko mēs dabūjam, vai mūs kāds pagrūž trolejbusā, vai kas tad ir tā mana bilance? Mēs skaitām, piemēram, 10,000 soļus. Būtu vērts arī uzskaitīt, kādus pieskārienus mēs pa dienu esam. Un cik tad katram sanāks. Un tas, kas, man liekas, viena no lietām, kas mums pilnīgi noteikti visiem pietrūks, tad mums ir šis pieskārienu bats, bet visvairāk mums ir bats pēc drošiem pieskārieniem. Un tā kā tas ir arī, kas būtu ļoti svarīgi zināt par mīļošanos, ka tas ir kaut kas vajadzīgs. Un otrs, man liekas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi par mīļošanos, ka tas ir kaut kas jautrs, tas ir kaut kas mīļš, tas ir kaut kas foršs, tas vairo laimes un labsajūtas hormonus. Un kaut kādā ziņā arī, tā ir labbūtības formula. Viens no veidiem, kā par sevi parūpēties. Tas, ko tu pieminēji, tā ir vajadzība, un viņa dod to drošības izjūtu. Un drošības izjūta mūsu nervu sistēmai ir absolūti bāze vispār nepieciešamā. Tieši tā, jo kad mēs smejamies, tad, kad mēs jūtamies droši. Vai ne? Jā, un tas ir viens no tādiem signāliem, ka kaut kas labs notiekās, kaut kas foršs notiekās. Un vēl, kas vēl ir mīļošanās, tā ir spēle. Un arī mums kā īpaši pieaugušo dzīvē spēles arvien mazāk pietrūks. Un patiesībā arī šobrīd es teiktu, mums ir tik liela tā virtuālā kultūra, arī tur patiesībā pietrūks tādas spēlēšanās, jo ir tādas visādas spēles, aplikācijas, kur tu vari spēlēt, bet es domāju tāda, kur ir sociāla miedarbība, kur mēs viens otram pieskaramies. Vai tu vari iedomāties bērnības spēles, kurās nebija nekādu pieskārienu? Jā. Tur līdz pat zilumiem pieskārienu, bet bija. Jā, un tas ir kaut kas, kad mēs pieaugam, mums tas krāsa samazinās, bet vajadzība pēc tā nesamazinās. Kas vēl ir forši, ko būtu jāzina par mīļošanās, ka tā ir pētīšana. Tas tāds personiskais izziņas process, kurā ir iespēja izzināt, kas man patīk, kas man nepatīk, labāk saprast savas personiskās robežas. Un noteikti, kas būtu vēl jāzina par mīļošanos, piemēram, domājot uz to ejot, ir noteikti jāzina, būtu forši padomāt, kas ir tas, ar ko es gribu pastrādāt, vai kas ir tas, kas man pietrūks dzīvē, vai kur es gribētu just savu fokusu vērst, vai ne? Kur es dzīvē gribu justies labāk. Un tas pat dažreiz var nebūt saistīts tieši ar pieskārieniem, bet vispār padomāt, kur es dzīvē gribu justies labāk un saprast, kā to jautājumu pētīt caur pieskārieniem, caur savu ķermeni. Lūk, man viskaistākā daļa tajā mīļošanā, man liekas, tieši tā iespēja, tas izziņas procesa iespēja, kur to var darīt arī ar sevi individuāli, bet to arī ļoti forši darīt grupā. Un tad tas, kas būtu ļoti svarīgi, ka tas cilvēks, kas šo procesu vada, ir gan izglītots, gan psiholoģijas lietās, gan robežu lietās, gan pašā vadības lietās. Jā, tieši tā. Lai tā vide būtu salīdzinoši droša. Viņa nevar būt absolūti droša. Tas arī ir kaut kas, kas būtu jāzina par mīļošanos. Un arī tas ir kaut kas, ko mums ir ko ir forši iemācīties tieši tajā mīļošanās vidē, kā to drošību radīt. Kā es to pats varu radīt un veidot un stiprināt, kā es varu to vidi ar otru cilvēku veidot drošāku. Man liekas, tās ir arī ļoti, ļoti būtiskas prasmes, kas ir ikdienā noderīgas. Un vispār, kas mums būtu jāzina par mīļošanos, piemēram, ir bijuši tādi eksperimenti ar mērkaķīšiem, kuros pierādījās, kad pieskārieni mums ir absolūti vajadzīgi, lai izdzīvotu. Bija tāds eksperiments, kur bija mērkaķītis, kuram bija drāšu mamma, kuru noņēma no mammas, un viņam bija 2 mammas iedotas. Viena bija drāšu mamma, pie kuras varēja dabūt ēdienu, bet tur nekāda samīļošanās īsti viņa bija augsta un nepatīkama. Metālis, jā. Un otra bija
tāda mīksta, tāda tā kā lācītis, tāda mantiņa mamma, kurai nebija ēdienu, bet pie viņas varēja samīļoties. Tad varēja redzēt, ka pērtiķi, mēs varētu iedomāties, ka galvenais, lai mēs izdzīvotu, ir ēdiens tā kā. Bet nē, eksperiments pierādīja, ka pērtiķītim visvairāk vajadzēja tieši samīļošanos. Un tiem pērtiķiešiem, kuriem bija pieejama tikai drāšu mamma, viņu gals varēja būt arī letāls. Tā kā iznīkst, vai ne? Tieši tas, ka tāds, tas emocionālais bats patiesībā tur. Jā, un emocionālais bats ir patiesībā, ļoti tikpat izdzīvošanai, izdzīvošana noteicoši kā fiziskais izsalkums. Fizisko izsalkumu mēs sajūtam, tur ir skaidri, vai ne? Bet pie emocionālo badu mēs nevienmēr mākam atpazīt. Un tāds ļoti būtisks deficīts, kas ļoti ietekmē mūsu miedarbību pret citiem cilvēkiem. Tāpēc būtu labi spēt viņu atpazīt, spēt sevi saprast, kā sevi pabarot, kā par sevi parūpēties. Kā aprūpēt sevi tā, lai ir tā sajūta, ka tā mīkstā mamma ir parūpējusies par mani simboliski. Jā. Un savā ziņā tā mīļā mammai, man pašai jākļūst sev tai mīļai mammai. Jā, es tieši Jā. Lūk, un otrkārt, par ko vēl ir mīļošanās, tas ir par manām personiskajām robežām. Un tās ir ārkārtīgi būtiski, jo mūsdienu modernajā sabiedrībā, kad daudz kas ir, piemēram, virtuāli vai ir vis kaut kādi noteikumi, kas patiesībā apspiež, kur mums ir sevi jāapspiež, piemēram. Es negribu ar šito rokoties šito cilvēku, vai es negribu, lai šis cilvēks man apskauj. Bet mums ir mācīti, mēs esam jau mācīti, ka ir jābūt pieklājīgam un nedrīkst otru aizvainot. Mēs ikdienā ļoti bieži sev daudz apspiežam. Jo mums ir jāiekļaujās arī tajā sabiedrībā. Viss skaidrs. Bet caur to mums rodas arī tāds ļoti liels apjukums. Ko es gribu, ko es negribu, bet tie jautājumi ir ļoti būtiski, lai es saprastu savas robežas. Jo, ja es gribu ļoti būt labs un ērts, tad jautājums kam? Ja tas būs tomēr otram, tad visdrīzāk ērts un labs es nebūšu sev. Jā. Un, tas ir tas moments, kad es saku, šis ir tas brīdis, kad mēs nododam sevi par godu vērtībām, ārējām. Ja mēs patiešām tā pietiekami ilgi un tam līdzīgi, ja mēs saprotam, ka šitās 2 minūtes man to vajag, tāpēc ka, sarunāts ir. Bet bieži vien, ja mēs neapzināti šādi aizējam, viņiem vajag, tā ir pieņemts, šitā, bet mēs saprotam, ka mēs jūtamies īgni, jo pašā apakšņā beigās izstāsta, ka mēs esam nodevuši sevi, savas vajadzības, savas vēlmes, savas robežas. Jā, un tāpēc ļoti svarīgi šito saikni regulāri uzturēt, jo skaidrs, ka mums arī vienlaiks jāiekļaujas sabiedrībā, un tur ir kaut kādas normas. Un tas drošais pieskāriens, tā pamatlieta, ko viņš tur var dot, ir palīdzēt paplašināt pašam savu autonomiju, tajā, ka es jūtos droši pats ar sevi, ka es atpazīstu, kas ar mani notiek, un caur to es varu to regulēt. Jo mēs nevaram regulēt neko, ko mēs neatpazīstam. Tāpēc tas nav vienkārši mūsu rīcības zonā. Un, caur to drošo pieskārienu var pētīt, kādas ir manas personiskās robežas, kas ir mans vispār, kur es esmu. Akceptējums, kas nav. Jā, tālu es esmu. Piemēram, tā sociālā distance. Cik liela ir mana sociālā distance? Cik ērti es jūtos stāvot cilvēkiem līdzās? Kur ir tie citi? Kur es sajūtu, ka tie citi, šitie ir manējie? Kas man ir patīkams? Kas man nav patīkams? Ko es vispār gribu? Ļoti daudz ir pieaugušie, kuri uz šito jautājumu nespēja atbildēt. Viņi apmulst, samulst un tā kā apjūk. Pamēģiniet 5-gadīgiem uzprasīt, ko tu gribi. Viņam viss ir skaidrs. Jā. Un jo viņš nav gadiem rūpējies par citiem un fokusu līdz sārā. Un savukārt tie ir bērni, kas ir rūpējušies par citiem, un tur uzreiz var redzēt to atšķirību. Un mēs esam tiešām ik pa laikam to saiti paši ar sevi pametuši novārtā, bet pa lielam, lai justos droši kontaktā ar citiem, mums ir jābūt tai labai saiknē ar sevi. Jā, tā. Tā es teiktu. Tie daudzie jautājumi, ko tu minēji, tik fantastiski jautājumi tiešām par to, kur es esmu, kas es esmu šobrīd.
Jo gal galā mēs cauri dzīvē visu laiku mainamies, un šī ir fantastiski. Un tāds gūzma ar jautājumiem, kurus varētu katru dienu, labi, ka vismaz katru nedēļu sev pajautāt, vai ne? Jā, tas, ko es arī aicinu patiesībā, to kaut kā ieviest savā ikdienā, jo, vēlreiz, kas ir droši pieskāriena definīcija? Droši pieskāriens ir pieskāriens bez slēpta nolūka. Un tur, kur nav kaut kāda dubultās dienas kārtības vai kaut kādas slēptas otra cilvēka vajadzības. Un tas, es te nerunāju, ka citi cilvēki, kas mums pieskarās, ir slikti. Tas var būt ļoti bieži neapzināti. Bet tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, ka es savā ķermenī apzināts, jo tad es neesmu atkarīgs no otra cilvēka apzinātības. Un droši pieskāriens ir pieskāriens bez slēpta nolūka, cienot un vairojot otra cilvēka autonomiju un veicinot viņa izaugsmi, nevis apmierinot, piemēram, manas personiskās vajadzības. Tagad es varētu, piemēram, vienu paraugu. Es nevaru īsti nodemonstrēt, bet kaut ko mēs varam mēģināt. Paskatīt savām rokām, paņem savas rokas. Jā. Un tagad vienkārši vienu saķer ciet, lai tā kā apmīļotu. Un sajūti, kā tā tava roka, kā tu pirmkārt viņu saķer, ka tu vienkārši tā visu saķeru. Kāds ir pieskāriens, ka tu saķer viņu, vienkārši pamēģini to sajūtu tā kā saglabāt sevi, un kā atlaid vaļā, izsprin ārā. Un tagad paņem abas rokas, un vispirms noformulē, ko tu darīsi, kā pieskarsies, pirmkārt, kura roka pieskarsies kurai. Tagad izdomāji? Jā, un tagad lēnām virzi to roku, pirms tu virzi, tā kā sajūti, vai tā roka, kurai virzās šī roka, ko viņa gribēs darīt? Kā tu gribēsi? Izdomā, kā tu gribēsi to darīt. Vēl neko nedari. Tur jau es tā kā pa abām domāju. Nē, tev ir jāizlem, kura roka mīļos kuru. Šī mīļo šo? Jā, ļoti labi. Un tagad lēnām tā kā vēl virzi, bet neko vēl nedari. Virzi tuvāk to roku. Vēl nepieskaros. Nē, vēl nepieskaros. Virzi tuvāk un domā, kā tu pieskarsies. Noformulē, kā tu to pieskarsies. Un tā kā mēģini savā ziņā, tā kā uzprasīt atļauju tai rokai, kurai tu pieskarsies. Vai es drīkst šitā tev pieskarties? Un sajūti, kāda ir tā sajūta? Vai tā roka vēlās šitā pieskārienu? Ielpo, izelpo? Caur muti vēlams. Vēlreiz. Arī tu aicini caur muti elpot. Jep. Jā. Un tagad, kā tā ir roka, kuru teorētiski dabūs to pieskārienu? Ko viņi saka? Viņi grib tādu pieskārienu? Interesanti. Tur ir jau tik ilgi gaidot, ja ir tāds, kas būs? Būs vispār? Ļoti labi. Tad tava roka saka, var būt? Viņi saka drīzāk jā, bet jau ir pa ilgu tā gaidīšana. Bet šis ir labs mirklis, kad var būt patiesībā nenozīmē jā. Uzpras vēlreiz. Vai tu piekrīti šitam pieskārienam? Sajūt vēlreiz. Un izelpo ārā, tā kā caur muti to kad tas būs, to satraukumu. Jā. Okay. Un tad lēnām pieskaries. Izdari to, ko tu tā kā teici. Jā, kā bija domāts pieskaries. Un sajūt atšķirību šim pieskārienam, kā viņš sajūtās. Šis ir tik emocionāli klausies. Kas tev būtu domājis? Šis te mazais apceres apzinātības moments pirms. Jā, tā ir, jā. Un tagad salīdzini to sajūtu, tagad izpuriņš to ārā. Izpuriņš to ārā un tagad pamēģini tas sajūtās atcerēties, kāds bija pirmais pieskāriens, kas bija otrais. Un šitas ir tāds ļoti labs piemērs, ko mēs ikdienā piedzīvojam. Ir cilvēki, kas vienkārši atnāk un apskauj mūs. Un tas no vienas puses ir forši, ir mīļi, un es nesaku tā, nevajag darīt. Kaut gan es piedomāju, es parasti uzprasu, vai es drīkstu tev apskaut. Un drošā, piemēram, pie mīļotāja, šis viss nāks ar saskaņotību, ar piekrišanu. Es neko nedarīšu, kamēr ir piekrišana. Un man bija tik forši, ka tev bija tā sajūta, ka varbūt. Ka nav uzreiz jā vai nē.
Jā, un tas ir super. Varbūt nenozīmē, ka es varu to ķerties klāt. Tad ir jāiziet ārā. Un šis to drošo pieskārienu arī ir tas, ka varbūt ir mirklis, kas nozīmē, ka ir jāapstājas vēl vairāk. Jā, tur var augt nepacietība, bet tā visdrīzāk ir trauksme. Un tad, kad mums ir trauksme, mums viņu nevajag uzreiz apspiest. Viņā ir vērts tai neērtajā sajūtā pabūt, jo tas var atnest ļoti daudz interesants jautājums, kas tur ir, par ko ir tas, kad man būs, un es vispār vairs negribu, ja tik ilgi jāgaida, un kas tas vispār ir. Nu, tur pilnīgi kaut kāds citas tēmas paceļās. Nu, tāds pavisam vienkāršs. Tā kā, jā. Nu, lūk, un par to apskāvienu tāpat. Nu, ir cilvēki, kas mums vienkārši nāk un apskāj, un ir cilvēki, kur mums patīk tā, un ir cilvēki, kas mums nepatīk tā. Vai ne? Un tad, tad būtu patiesībā forši, kā tas ir, kad visi šie cilvēki pirms mums to darīt, paprasīt atļauju. Un es saprotu, ka viss skaidrāk tas būtu vārdiski paprasīt, bet tad, kad man prasa, tad man tas tā dažkārt liekas, nu tā kā mēs kaut ko ieliekam pa vidu un tad tikai apskaujamies. Bet dažkārt jau tas ir tomēr arī sajūtams, ka cilvēki tā kā jau ir abi atvērti. Jā, Ko tu saki par šo? Jā, labs, vēl viens demonstrējums, ko izdarīt mājās. Jo man pietrūkst otra cilvēka, bet tas ir tas, ko tu saki. Tu atver, tagad iedomājies, ka mēs apskausim tūlīt kādu. Dari kopā ar mani. Tu atver jau tā kā rokas, nu tā kā tas ir, ka tu gribi kādu apskaut. Šitā te. Un tad iedomājies, ka es tagad sev atļauju parādīt šitā. Un tagad tu man pasaki, paldies, ka tu par sevi parūpējies. Vai ne? Paldies, ka tu parūpējies par sevi. Saproti? Jautājums ir, jā, tur ir kaut kas pa viduci, bet redzi, tas pa viduci dod to laiku, jo runa par otru autonomiju. Tā mirklī, ka tev patīk, ka tur nekas nav pa vidus, rūpējies par sevi. Jo tu esi nepacietīga. Tev grib reizi, bet drošā pieskāriena. Iespējams, es arī rēķinos, ka otrs rūpējās par sevi, bet mūsdienās ar to nevajag rēķināties. Jā, jo mūsdienās tās robežas ir izplūdušas. Nu, pēc arī, ja cilvēks nāk pie mīļotāja, tas process būs ļoti lēns. Tas ir pilnīgi cits attiecības. Šito man gribās vēl dzirdēt, jā. Jā, tas process ir ļoti, ļoti lēns. Tas arī man bija pārsteigums, jo man likās, ka es biju pie pirmā mīļotāja, man likās, nu tagad man kārtīgi samīļos. Mēs pirmo sesiju, principā, laikam tikai norunājām. Un mēs to darījām, kā runājām, domāju, un kur te tā liela atšķirība no parastās psihoterapijas? Jā. Un tad man arī bija šis iekšā, kad te beidzot būs? Es te vispār atnācu pēc kaut kā cita. Vispār viņš šitā neaizstāvās no manis. Nu, kas te vispār? Jā. Man bija daudz dažādas emocijas, par kurām pēc tam bija ļoti forši parunāt. Tad ir arī manas gaidas un manas izpratnes par to, jo redzi, drošība nevar veidot tā kā viens pats. Viņi vienmēr rodas patiesībā miedarbībā. Protams, ka mēs varam veidot savu drošību, bet principā sociumā mēs drošību veidojam kopā. Un drošība nerodas uzreiz. Drošība rodas no tā, ka es atkārtot piedzīvoju, ka mani ciena, ka mana autonomija respektē, ka šitais varu pateikt nē. Jo tad, ja tu mani visu laiku apskausi un man nebūs vispār pat vietas šito te izdarīt, tad tas nav par autonomiju. Tas ir par tevi un tas ir forši. Un tev noteikti ir cilvēki, kas ir mierā ar to. Bet noteikti būs arī cilvēki, kuriem tas būs tā kā, kas te notikās? Tāpēc, jā, es atceros, ka man bija vasarā grupa. Vairākas dienas pēc kārtas vēl. Nedēļu, jā, un tad mēs visi bijām vidē, kurā ļoti daudz apskaujās, neko tur īpaši neprasot. Un es viņiem teicu, lūdzu, visu to, ko mēs te mācāmies, tagad uzreiz neņemat viens pret viens un nenesat ārā. Tas tā kā psihoterapijā, kad cilvēks sāk mācīties psihoterapiju, viņš sāk visus ārstēt. Jā, un tad viņiem teica, lūdzu, reiz to nenesiet tur ārā, bet vispirms vērojam sevi. Jo viena no lietām, kas šeit ir pamanīt to automātismu, kas mūsos ir. Ka es esmu pieredzis vienkārši apskaut, esmu pieredzis, ka otrs parūpēsies par sevi, bet tas nav pats par sevi saprotams. Cilvēkiem, pat tie, kas spēj par sevi parūpēties, mēdz būt periodi vai posmi, kad viņš pēkšņi nav, tā teikt, labās saiknē ar sevi. Nu, tā kā, viņam vajag šeit vairāk kaut ko sadziedēt, un tad viņš būs atvērts kaut kam vairāk, plašāk.
Un varbūt viņš nav gatavs šobrīd pateikt, ka viņš, tur var būt tik daudz dažādu iemeslu. Man liekas, vērtīgākais, ko to drošo pieskārienu var iemācīties, ir kļūt sazemēties, kļūt apzinātākam, kas nozīmē lēnākam. Es arī saku nodarbībās, ka viena no pazīmēm, ka mēs esam sazemējušies, ka tas laiks tā kā kļūst lēnāks, biezāks. Šitādi tad 2 paraugu demonstrējumi. Skaisti. Paldies. Tu man sūtīji daudz materiālus, viņi visi arī Somatikas fóruma aprakstā ir, un arī sestdienas sev aprakstā. Un viens no tiem bija arī Cuddler.net noteikumi, ar ko jārēķinās ir mīļošanās klientam. Pirms tāda noteikumi, lai zinātu, uz ko tad es īsti eju. Un es jūtu tādu skaidru stingrību. Pastāst lūdzu par šo vairāk. Jā, šī stingrība ir ļoti, ļoti vajadzīga, tāpēc, ka tieši tas, ko mēs runājām, drošība neveidojas ātri. Jā. Viņa veidojas pakāpeniski, lēnām un caur pacietību. Un drošība, tā teikt, veido kopīgi, lēnām pētot, kuras jūtos drošāk, kuras jūtos nedrošāk. Un, lai to visu izpētītu, tam ir vajadzīgs laiks un vērība. Vismaz pašam pret sevi, bet arī tas cilvēks, kurš kopā ar tevi iet to posmu. Un redzi ļoti, viena lieta, kas tur par to drošību ir, kad mēs tiešām varam ātri piekļūt dažādām traumām ar pieskārienu un caur ķermeni. Un tieši tāpēc ir jābūt ļoti lēnām, un tāpēc ir tik daudz noteikumi, kas sargā gan terapeitu, gan klientu. Jo, piemēram, mīļotāji pārsvarā nesniegs nekādus seksuālus pieskārienus. Varbūt mīļotāji, kas to dara, bet pārsvarā tas ir tā nav. Un tur ir ļoti viens iemesls, tāpēc, ka tas ir vēl viens veids, kā ļoti, ļoti tuvu nonākt patībai. Un tur vienmēr būs kaut kādas traumas. Mēs tā veidojamies par cilvēkiem, tā teikt. Mēs regulāri traumējamies. Tas ir kaut kādas situācijas, tāda ir dzīve, tā mēs augam, tā mēs briestam. Kā personības. Un tie noteikumi ir vajadzīgi tieši tādēļ, ka ļoti bieži cilvēki paši nezina, ko grib. Viņi nezina savas vēlmes, viņi neapzinās savas personiskās robežas, viņi nemāk viņas arī nedz verbalizēt, nedz pat ķermeniski dažreiz parādīt. Tāpēc mīļotājiem ir jāmāk nolasīt arī tas ķermenis, ka viņš redz, ka, piemēram, cilvēks sastings, vai cilvēks aizdomājas, pēkšņi cilvēks apjūg, vai, piemēram, ir kaut kādas... Kā mainās atmosfēra viņam ir. Jā, ir kaut kādas pozas, kuras viņš ieņem, un lai to visu pamanītu, ir jābūt ļoti lēnam. Un tā miedarbība, tāpēc, tā miedarbība tāda, ka es jums vēroju, es neko nedaru, neķeros, ja otrs cilvēks nezin, ko viņš grib, viņam neko nevar darīt. Un līdz tam es gribu, ir jānonāk lēnām, un tad vēl tas gribu ir kārtīgi jāapskata. Tie visi noteikumi ir tāpēc domāt, lai būtu mazāk pārpratumu. Jo cilvēks, kas nebūs tik labs pats ar sevi kontaktā, viņš pat neitrālu pieskārienu var uztvert par erotisku. Jo viņam visdrīzāk būs grūti nodalīt, kāds ir erotisks sajūtās erotisks pieskāriens no parasta neitrāla pieskāriena, jo viņam viss var šķist erotisks. Īpaši, piemēram, kaut kādas seksuālas traumas piedzīvotas. Jā. Es uzreiz atceros vairākus klientus, kurus tiešām ir bērnībā pieredzējušas vai vardarbību vai seksuālu vardarbību. Un kad ir kaut kāda pieskāriena, un viņiem nav jābūt kaut kādas erogonijās vai tuvu viņām tām zonām, bet kad pieskāriens ir maigs, viņām ir reāli trauksme. Kas tagad būs? Tu man tagad ko tagad dari? Kad tas ļoti var viegli pacelt senas traumas un spēcīgas traumas. Jā, un tāpēc tu nevari vienkārši, pat ja tu domā, ka tu maigi pieskarsies, ka tas jau nekā. Vienam ir maigi, tas otram ir trauksmaini. Jā, un tad, lai, piemēram, šitādu te failu pārlādētu, ka maigs pieskāriens var būt drošs, tam vajag laiku. Tas ir jaudīgi, ka tas notiek, bet tam vajag laiku, un tāpēc ir visi tie noteikumi. Un vispār tuvība kā tāda lielākai daļai cilvēku ir biedējoša. Jo tuvībā, mēs varam, kā tu teici, ķermenis nemelo. Un tad, kad mēs ļaujam kādam sev pieskarties, tad viņš visdrīzāk
pieredze arī tās mūsu daļas, no kurām mums var būt kauns, par kurām mēs baiļojamies. Un tur nav tā filtra, kas ir vārdiem. Jā. Jā. Nu, lūk, tā kā, jā, tā man liekas. Jā. Kā tu pieredzi? Mēs tagad gan vairāk uz tādu 1-pret-1 sesiju, man izklausās vairāk vēršamies, bet pāriesim arī uz grupu vai arī vienkārši gan runājam. Kā notiek tavu darba maģija? Kas mainās cilvēkā sesijas laikā? Vai tā būtu individuāla sesija vai tā būtu grupas nodarbība? Pirmkārt, tas ir atkarīgs no jautājuma, ar ko cilvēks pie manis atnāk, ja tas ir individuāli, bet arī grupā. Tā maģija katram varētu būt sava. Bet kopumā gan individuāli, gan grupā tas ieguvums, ko es dzirdu, kas es parasti cilvēkiem prasu, ar ko jūs aiziet, tās lietas, ko esmu parasti dzirdējusi, ir vieglums, prieks, jautrība, labi atpūtos, brīvības izjūta. Es atceros, kāds vīrietis teica, ka viņam ir vieglāk elpot. Tas arī ir ķermeniski patiesībā, un tas ļoti daudz ko pasaka, ka cilvēks tā kā atļauj sev lielāku plaušu izelpot. Es domāju, kāds saspringums tur ir nogājis nost. Un arī kāds... Ko dod tas pieskāriens, vai ne? Jā, un kāds arī, es iedomājos arī caur to, kāda tāda paplašinājuma viņš ir ieguvis. Tādas lietas esmu dzirdējis, tad esmu dzirdējis, ka pilnīgi savādāk izprot pieskaršanos un sajūtu to prieku, kad var sajust savu jā, un arī to pārsteigumu, kad es varu teikt nē, un sajust, ka es joprojām esmu drošībā. Tas ļoti daudziem ir bijis, ļoti daudz raudājuši. Es atsaku. Un vēl sajust tajā, ka tas ir akceptējams un mēs esam drošībā vēl joprojām. Jā, un kad man tāpēc tas ir ļoti svarīga pieredze, ko cilvēki iegūt. Tā ir tā maģija. Iegūst jaunu pieredzi. Parasti grib vēl. Kas bija pēdējais, kas dzirdēja? Fascinējoši. Viņiem tā iemirdzās acis, jo tas ir ļoti garšīgi. Tas tiešām ļoti garšīgi pieredzēt, kad es varu dabūt to, ko man tik ļoti gribas, un tur nav tās blaknes, kad es jūtos kaut kā pēc tam, parādā vai vēl kaut kā tur. Jā, kaut kas, kas var bija, tā kā tā sesijā, var iziet caur tam kaunam, kā ir ļoti liels iegūms. Un vispār pieredzēt, ka tas kauns nav man nepārvarams šķērslis. Jā, ko vēl var iegūt? Uzlabojas spējas paust un apzināties savas vajadzības. Ko es gribu? Tā kā es gūstu atbildes to jautājumu, ko es gribu. Tā tāda lielā bāze patiesībā apzināties tās savas vajadzības un izpaust, jā. Un arī gribu, baigi daudz. Un, man liekas, tad pašsaprotams lietas, bet tā apskatās uz viņām, viņas nav pašsaprotams. Nav. Un otra lieta, kas man liekas, kas ir forši, tur var izmēģināt jaunas uzvedības. Tur var caur citām darbībām, caur citiem celiņiem mēs nonākam pie cita rezultātu, pie citas uzvedības, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jo, piemēram, tur var iemācīties, ja, piemēram, cilvēks ir impulsīvs, tas nozīmē, viņš būs tendēts darīt un pēc tam domāt, tad tur var mēģināt iegūt to pieredzi, ka es varu apstāties, ka es varu dabūt mazu pauzīti. Tā ir ļoti, ļoti būtiska jauna uzvedība. Ja tās ir vairākas sesijas, tad tas cilvēks reāli iemācās to, ka viņš to vispār var izdarīt. Un pieredze, pieredze. Un tas ir forši gan grupās, gan individuāli. Un tas tā ļoti, ļoti jaudīgi. Man, piemēram, kas bija mans maģiks, kad es to mācu? Jā, lūdzu. Man vislielākais maģiks bija par nē, jo es ļoti mērķtiecīgi braucu tieši mācīties teikt nē un justies droši. Principā pārmācīt sevi, tā kā pāraudzināt sevi tajā ziņā, iegūt jaunu pieredzi, ka es varu ka es varu noteikt robežu un ka mani par to uzslavēs, ka mani par to samīļos, ka man... Jā, un tad tas nav pavisam savādāks, kā es atceros, ka man pilnīgi muguri iztaisnojās. Un es ieguvu, vēl viens mans maģiks bija, es ieguvu lielāku drošību par savu ķermeni. Tieši tur tas tāds, es nezinu, mēs esam dzirdējuši to body positive. Es tur
piedzīvoju, kad es jūtos labi savā ķermenī. Tas bija tāds riktīgs maģiks, ka es beidzu piekasīties kaut kādai riepiņai, un ka tā riepiņa kļuva kaut kas tāds, cik man smuka riepiņa. Redzēji? Kad tev emocionāli akceptē, mentāli akceptē, bet arī fiziski tu sāc sev akceptēt, tad, kad tas viss šajos slānīšos notiekās, vai ne? Jā, tas tāds ļoti liels, tāds priekš manis bija tāds, tā ir tā autonomija, par ko mēs runājam. Tas ir ļoti taustāms, kaut kas ļoti tāds, tas nav nekas teorētisks, ļoti praktisks lietas. Tas man arī visvairāk patīk. Tā drošajā pieskārienā tas ļoti praktiski pielietojams ikdienā. Man pilnīgi tā kā vēders jau ir tāds, man liekas, ka es gribētu kādu sesiju tev paprovēt. Bet tas būtu individuāla sesija, un tad es domāju jau par grupām, ja? Tas notiek grupā. Viss tas, ko es stāstīju, attiecas uz individuālo un grupu. Tāpēc individuāli tur vairāk tiešām būs fokus uz to konkrēto jautājumu. Jā. Tas tā būs atšķirība. Bet grupā... Panāc visiņ tuvāks, tad dzird, tad nedzird. Jā, individuāli tur būs vairāk uzsvars uz to konkrēto jautājumu. Jā, tur tas fokus var būt konkrētāks. Bet savukārt grupā tur ir tas, kas ir ļoti forši, ka tur ir tā miedarbība, tur ir tā sociālā vide, kurā es piedzīvotu, ka esmu līdzvērtīgs otram cilvēkam. Tā ir ārkārtīgi veselīga sajūta, ka es neesmu nec labāks, nec sliktāks par otru, un ka mēs, ko tur vēl var forši mēģināt, ir mācīties kļūdīties, ka es varu kļūdīties un mēģināt vēlreiz, un ka mana kļūda nav tāda, ka viss ir slikti. Rokam bedri, ejam zem zemes. Jā. Jo man ir, piemēram, tāda tendence, viss slikti, viss to nekad vairs nedažu. Un man arī šie pieskārieni daudz palīdzējuši. Tagad pieņem, gadījās. Tagad izelpojam, mēģinam vēlreiz. Tas, man liekas, vispār ir tādās ķermeniskajās praksēs, arī kontakta improvizācijā. Tur pat ir sauklis, kļūdu nav, ir tikai iespēja momenti. Ja? Bet tas ir tur. Bet, kad tajās ķermeniskajās praksēs šī pieņemšana, ka mums var sanākt un nesanākt, kas principā tāda prāta kaut kāda konstrukcija, labi, slikti, sanāk, nesanāk, mums sanāca šādi. Jā, tieši tā. Tā kā viss, ko es stāstīju, attiecas gan uz individuālo, gan uz grupu. Grupā vienkārši ir riktīgi forša tā kopā dzīvošana, miedarbība. Man, es teikšu, grupas pat daudz vairāk patīk. Jā, un es arī iztēlojos kādus klientus, kuriem noteikti, ka grupas būtu pārāk liela trauksme, bet no sākuma individuāli, un tad iespējams, ja vispār, tad lēnā garā ieiet grupā, jo tad, tie impulsi, tie stimuli ir, vai tas ir viens cilvēks, ar kuru es varu veidot to kontaktu, vai tie ir daudz uzreiz, un tad pa traku, pa daudz viss ir. Bet atkal citiem vajag tieši otrādi, vai ne? Citiem vajag tā, ka, jā, man lūdzu dažādību, šādi cilvēki, tādi cilvēki, garāki, īsāki tur, un tā tālāk. Šis patiesībā ir ļoti, ļoti trāpīgi, ko tu saki, cilvēkiem, kuriem to gribētos, bet viņiem ir bail, ka grupā tur viss kaut kas notiksies, un es tam neesmu gatavs. Tur ir vērts aiziet uz individuālu sesiju vai individuālām sesijām, lai varētu aiziet uz grupu. Jo es teikšu, ka man tomēr gribētos teikt, ka mērķis ir grupa. Pieskārieni. Atkal tā mazā vide vispār sociumam kā tādam, ne? Jā, jo tur ir tāds mazs manas sabiedrības modelis, jo ļoti veselīgs gan. Tāds, kas ārpusē retāk ir sastopams, bet tomēr. Jā, jo tur uzreiz, jebkurā grupā un arī individuālā sesijā, pēc kaut kāda laika es jebkurā gadījumā parādīšu savas ikdienas modeļus, uzvedības modeļus. Un tad drošā vidē, kur tevi pieskata vadītājs, tad to var aptaustīt, apskatīt un ar to sajusties, ka es varu šita kaut ko, ja es gribu pamainīt. Man liekas, tas ir tas vērtīgākais. Jā. Burvīgi. Tā mēs tādi par resursiem, par tādām saldām, garšīgām lietām parunājām, bet tad ir iespējams arī kādas grūtības, ko tu esi pieredzējis, ievērojis, ar ko sastopās cilvēki tavās sesijās vai nodarbībās, tieši kadlinga ziņā. Jā, pirmkārt, tās ir emocijas, jo kurš pieskāriens raisa emocijas, un dažreiz tās ir spēcīgas emocijas, un tad viena no grūtībām ir mācīties vai mācēt viņas regulēt, bet tieši to mēs arī daudz strādājam. Es ļoti, ļoti strādāju daudz ar elpošanu. Tas ir ļoti būtisks rīks, kā es sevi ļoti ātri, bez maksas. Vienmēr pieejama? Vienmēr pieejama, vienmēr man līdzi. Varu regulēt. Un tas ir vienmēr manā rīcībā. Tā teikt, šitas ir mans.
Un tas, kas var notikt, var piedzīvot bailes, var piedzīvot kaunu, un tās nav patīkamas emocijas. Bet tā labā ziņa ir, ka tur būs cilvēks, kas vēro to vidi un pie kura var vērsties. Vai pēc tam individuālās sesijās ir kaut kas tur, kur gribas kaut ko tiešām vairāk apskatīt un negribas ar šito palikt, kas ir tā vērts noteikti. Bet arī tur uz vietas grupās ar šitādām lietām. Tā varētu būt grūtība. Jā, bet grūtība, kura tiek atbalstīta tomēr. Nav tā, ka man ir grūtība un tagad tiec pati galā. Tas tā nav. Grupās, redziet, tas, ko es teicu, nav absolūtas drošības. Katram cilvēkam klāt, un īpaši telepātiski nolasīt visu nevar, bet tas, kas ir labais, tur ir vadītājs, pie kura var vērsties. Un neko tādu mēs tajās grupu nodarbībās nedaram, ko cilvēks savā dzīvē jau nav daudz briesmīgākā veidā pieredzējis. Tā teikt, tur tas, kas tur notiek, tur var redzēt, ka ir kaut kāda grūtība. Ja viņi ir, viņi tur būs redzama, visdrīzāk daudz mazākā versijā. Un tad tas, ko es teicu, tas, kas man parādās man apziņas laukā, ar to es varu sākt kaut ko darīt. Jo, es pieļauju, ja tā grūtība parādās tur, viņa visdrīzāk parādās arī kaut kur citur. Jā, un tāda grūtība tur varētu būt, bet man liekas, tieši tāpēc tur ir vērts aiziet. Bailes, man liekas, ir tāda viena īpaša arī emocija, kas ir grūta. Tur varētu piedzīvot bailes, bet tas, ko tur vēl var piedzīvot, ka tās bailes ir pārvaramas. Ka bailes var palikt, bet tik un tā var rīkoties. Jo tad, kad bailes principā ir laba lieta, bet tad, kad viņi ir daudz, viņas mūs iestrēdzina. Un tas atkal nav tas vēlamākais. Mums vajadzētu tām bailēm, mums jāmāk viņas regulēt, lai viņas mums palīdz un kalpo mums, nevis mēs sākam kalpot savām bailēm. Kas tur vēl varētu būt grūts, ir mums ikdienā ļoti daudz dažādas maskas, kuras arī ir vajadzīgas. Maska nav nekas slikts. Katra mūsu aizsardzība ir vienkārši brīnišķīga, lieliska, un mēs esam vienkārši ģeniāli, ka mēs tādas esam sev izgudrojuši. Jautājums ir, vai ar visām maskām mums ikdienā ir ērti, un vai mēs ar kādu neesam pārāk sauguši. Un tad, kad mēs pieskaramies, kā es jau teicu, ķermenis nemelo. Un tā maska var paiet bišķiņi tā kā varbūt malāk un kļūt redzamāks mans autentiskais, mana patība. Un tas var būt biedējoši. Bet es teiktu, tas ir tāds ļoti vērtīgs ieguvums. Jo mums ir, man liekas, ļoti svarīgi spēt saprast, ka es varu to masku uzlikt un varu viņu arī noņemt. Un ka ir vide, kurā es saprotu, šitais varu noņemt šito masku, šitais varu noņemt to masku. Un tā arī tāda ļoti turpināt justies droši un turpināt būt pieņemts. Jā, tieši tā. Jā. Tagad tās varētu būt grūtības. Vēl kas, man liekas, kas vēl? Kas vēl tās grūtības? Palikt tajā diskomfortā. Jo tur var būt arī sajūtas, kas nav patīkamas. Bet, kas man liekas tik vērtīgi, ir, ka tā ir vide, kurā šīs nepatīkamās sajūtas var pārdzīvot un tikt līdz daudz kam vērtīgam. Jā. Tā vietā, lai nolikt maliņā, aiztaisīt, aizpakot, aizslēgt durtiņas, kā pabūt tajā, ka ir šitā, un arī tā esmu es. Jā, tieši tā. Bet vēl justies drošībā, kaut kādā, vismaz šajā. Tas, ko tur var piedzīvot, ir, ka pat ja tur tā ir, tas nav mūžīgi, ka tas mainās. Kad ārējoši tās diskomforta sajūtas ir man liekas vērtīga lieta, bet otra vēl par to diskomfortu, ko es vēl tur varu piedzīvot, ka es to varu regulēt, ka es to varu ietekmēt. Tas nav bezgalīgi. Tā pašvara, vai ne? Jā, paškontrola, pašvadība, kas man liekas ļoti, ļoti stiprina iekšēji, ka es šito kaut ko varu darīt, ka tas nav spēcīgāks par mani. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski ar to grūtību. Un, tajā vidē daudz kas ir radīts, lai tā refleksija iekšējā sāktu augt. Lai mēs arvien spēcīgāk varētu paši sev novērot, paši sev pazīt un paši zināt, man šitas te ir, tagad man šitas te ir, tagad man vajag šitā. Un tagad es par sev šitā varu parūpēties, lai es te varētu palikt. Jo drīzāk, ja tas diskomforts ir grupā, viņš visdrīzāk arī ir citur, un mēs arī zinām psihoterapijā to likumu, kad visu, ko es apspiežu, es viņu stiprinu, tas aug lielāks. Jā. Mēs vēl tērējam enerģiju priekš tās apspiešanas.
Jā, To, jā. kur varētu lietot kaut kur tā, ar prieku. Jā, tieši tā. Tāpēc ir vērts aiziet, un ja es piedzīvoju diskomfortu, tas ir riktīgi labi. Riktīgi labi. Jautājums, protams, ir, un ko mēs tur visu laiku darīsim, mēs regulēsim, lai tas diskomforts nepaliek tāds pārāk grūti paciešams. Jo nevienam nevajag iet kaut kādās traumās, tas tur nav mērķis. Bet tāds viegls diskomforts var būt, un ar viņu var forši strādāt. Tā mēs tā aizskārām tādu grūtību tēmu, un varbūt ir kaut kādas tādas grūtības cilvēkiem, kad viņiem tomēr labāk nevajadzētu, ka viņiem nederētu šādas te nodarbības vai sesijas. Kas tie varētu būt? Zin kā, man liekas, jāsāk ar to, ka mīļošanās pieskārieni ir universāls prasmes, un man liekas, ka viņas ir vajadzīgas visiem cilvēkiem. Tas ir pats. Bet tas, kur es teiktu, kur varbūt ir jābūt piesardzīgākiem, ja, piemēram, cilvēkam šobrīd ir kādi psihiski traucējumi, jo grupā var piedzīvot spēcīgākas emocijas, un tas var kaut kādā noteiktā posmā būt pārāk spēcīgi priekš nervu sistēmas, priekš psihes, tā kā cilvēkiem ar nopietniem personības traucējumiem grupa varbūt pārāk liels izaicinājums. Tur ir jābūt ļoti saudzīgam pret sevi, un tāpēc ir vērts pirms, ja ir kāda psihiatriska diagnoze, noteikti par to informēt grupas vadītāju, un tad individuāli saprast, vai šī grupa vai šī tēma vispār ir iespējama. Tas, man liekas, obligāti. Vienkārši rūpējoties pašam par sevi. Un otra lieta ir, ja ir akūta krīze, tad arī tas nav īstais mirklis doties uz grupu. Tad tas ir vairāk individuālām sesijām varbūt iespējams, jo akūtā krīzē, tur būs ļoti grūti būt ar citiem. Un tas var arī patiesībā, gan pašam būt grūti, gan visai grupai būt grūti. Tur visdrīzāk būs grūti iegūt pozitīvu pieredzi. Man liekas, ka viens no skaistākajiem tomēr ir, ka tajā grupā var dabūt to pozitīvo pieredzi sabiedrībā, kas man palīdz pēc tam aiziet uz manu ikdienas sabiedrību un vairāk viņai atvērties un piedzīvot vairāk pozitīvas mīlestības. Tas, man liekas, tas ir ļoti svarīgi par to piesardzību. Jā. Tā kā pirms doties uz grupu, nodarbību vai individuālu sesiju vērts precizēt savas vajadzības, savas ierobežojumus un to situācijas kontekstu. Tā es lūk. Es to jau minēju par grūtībām, par to, kuriem drīzāk nederētu, bet tad kādiem cilvēkiem drīzāk derētu? Skaidrs, ka visiem. Bet varbūt ir kāda specifika. Viena no specifikām, kas varētu būt, tas pilnīgi noteikti derētu cilvēkiem, kas ir attiecību meklējumos. Un tas ir, tā teikt, vecuma diapazons ļoti plašs, no 18 līdz 100. Varbūt, ka kāds vēl pār šo 100, tā kā droši. Jo es mācījusies arī, šis ir kaut kas, ko es noteikti gribu izdarīt. Viena no manām skolotājām mācīja man strādāt ar senioriem, un tā bija ārkārtīgi skaista pieredze un prakse, un man bija, man tas likās, cik forši, ka tu vari pieredzēt, kā tas cilvēks atplaukst, kāda enerģija viņā parādās, dzīves prieks. Tas tāds tāds profesionāls, tur var ātri dabūt profesionālu gandarījumu. Kas ir man vajadzība? Lūk, un bet kam tas darētu? Tad cilvēkiem, kas ir attiecību meklējumos, varbūt jūtas vientuļi vai nedroši, un tas jau ir kaut kā tā, jo tieši tad, kad mēs, piemēram, esam pārtraukuši attiecības un meklējam attiecības, mēs drīzāk būsim pieskārienu badā. Un tad patiesībā tas cilvēki, tā teikt, tie potenciālie partneri vienlaikus arī mūs trigerē. Jo viņi ir arī tie, pie kuriem varētu dabūt tos pieskārienus, bet vēl nevar dabūt. Jā, un tad ir vērts aiziet uz tādām pieskārienu grupām, lai es varu sev pabarot, lai es tur neesmu tādā badā, ka es tam cilvēkam... Saku, daram, lecam. Jā, un arī uzvedos tik jocīgi, bet es uzvedos jocīgi tāpēc, ka man niez visās malās. Jā, es esmu badā, jā. Jā, es esmu badā, un reku tev ir, dod. Es došu jebko.
Jā, tas ir viens, un tas palīdz sev riktīgi pabarot drošā vidē, tādēļ nedarot citiem pāri, sazemējot sevi arī to nemieru, izelpojot ārā un arī pasmejoties par šito veselīgi, jo mums visiem ir kaut kādas grūtības. Un ir vērts pieredzēt, ka tās mūsu grūtības nav nekas letāls, bet tas nav tādēļ mūsu neizstums. Laikam skaistākā pieredze, kas man ir ar maniem skolotājiem, ka viņi man mācīja, kā var strādāt ar pilnīgi kādiem cilvēkiem. Piemēram, viņas grupās varēja nākt arī tad, ja tev ir seksuāli transmisīva slimība un grupas pieskārieniem un mīļošanu. Un tas, kas bija noteikums, ka tev tas par to ir jāpasaka, un grupas vadītājs tev izstāstīja, ko tu vari, ko tu nevari. Radīja drošas apstākļus, un arī pārējie cilvēki zināja, ka tādi cilvēki būs, un viņi bija informēti, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Man liekas, tā rada ekstra drošību vispār, vai ne? Jā, un tā, man liekas, jā, tāpēc es teiktu, mīļošanās ir piemērota cilvēkiem no 16, no 18 līdz, es vadu, viņi noteikti piemērot arī agrāk, bet tur ir vēl lielāki ierobežojumi, jo nobriedusi, bet pieaugušajiem viņa ir piemērota pa lielam visiem cilvēkiem, tā es gribētu teikt. Kā nebūtu viņš sevi sauc, un man liekas, tas skaistākais, ko tur var piedzīvot, ir to cilvēcīgo pieņemšanu, kas iedaros, un mēs visi pēc tā ilgojamies. Mēs visi gribam iederēties. Man ir ta vieta, un man nav tāpēc jāmainās. Es varu būt un man ir vieta. Tā ir ļoti skaista pieredze. Es viņu arī pieredzēju, un tas man likās tik skaisti pieredzēt arī, kad jā, mums visiem ir vietas zem tās saules. Mums viss mīl. Jā, kam tas vēl varētu noderēt? Cilvēkiem, kas ir vientuļi, tas noteikti varētu noderēt cilvēkiem, kas ir vientuļi, jo tad viņi varētu gūt to pozitīvo pieredzi, kas viņus varētu arī pamudināt to vientulību mazināt, prasmes, kas varētu mazināt vientulību, un līdz ar to, starp citu, ļoti daudz trauksmi, jo mūsu trauksme bieži vien ir saistīta ar to, ka mums pietrūkst pieskārienu, sociālas miedarbības, jo mūsu ķermenim tas nav labs signāls. Tas nozīmē, ka ja man neviens vairs nepieskarās, kaut kas nav labi ar mani. Un kas vēl, kuram vēl tas varētu noderēt? Jā, cilvēkiem. Ja tu esi cilvēks, var noderēt. Kā tev pašai? Tā kā ir šis te kaut kāds satraukums, saspringums lielāks, kas tev pašai palīdz personīgi atgriezties sevī sazemējumā? Pirmkārt, miedarbība pašai ar sevi un citiem. Man ir daudz dažādi rituāli, jo, man liekas, to pašaprūpi ir vērts ieviest kā tādus rituālus, ikdienas rituālus, jo es daudz vairāk koncentrējos uz kādiem ikdienas maziem rituāliem. Man netik daudz kaut kādiem lielākiem notikumiem, spā apmeklēt vēl kaut Pabarošana sevi ikdienā, ja? Nevis tikai dzīrēs. Jā, tieši tā. Un tad, piemēram, no miedarbības pašai sevi, man ir piemēram silta duša. Man ļoti patīk silta duša. Ar smaržīgiem šampūniem, visitādām smaržģiņām. Un tad es sev varu visādi samīļot taureņā pieskārieniem un tādiem pieskārieniem, un kaut kādiem masākiem pieskārieniem, kaut kādu skrubīti. Un tur ir ļoti daudz to foršo pieskārienu, kurus var savus pleciņus arī uz to te uztaisīt. Šito. Ir tik dabiski dušā, vai ne? Bet to sauc patiesībā par taureņu pieskārieniem. Jā, un viņi ir ļoti, ļoti par sazemēšanos, par to, ka šitie ir droši, te var būt. Ja? Tas man ļoti palīdz. Man ir savi rituāli. Man pat ir patiesībā darbā groziņš. Man ir forši, ka man ir duša pieejama. Un ja man ir kaut kas pa daudz, man ir groziņš, kurā ir birstīte, visādi šampūniņi smaržīgi, tad visādi kaut kādi krēma paraudziņi, kurus visu kaut kur esmu dabūjusi. Un tad man interesanti, un es zinu, ka tad es pārslēgšos, jo man tur ir viss kaut kas man no kaut kā, kas man, pārņēmis, vai ir bijis pa daudz, vai stress, vai kaut kas varēšu riktīgi pārslēgties, un tas ir maksimums. Ieķermeņoties izklausās. Jā, un tas maksimums 20-30 minūtes, un
es esmu atkal svaigs un spējīgs atgriezties tajā savā vidē. Kas vēl? Šo mēs varam pamēģināt ar tevi. Paskaties savu roku. Jā. Tā, jā, paskaties uz viņu, ar kuru tu gribētu patiesībā pieskarties sev šobrīd. Paskaties uz otru arī, izvēlies, kura būs tā laimīgā. Es jau kā krēlu domāju, nē, varbūt tomēr to ierasto roku. Izvēlies. Sajūta. Jā. Okay. Lūk, un tagad atceries maigāko pieskārienu, ko tu esi no kāda cilvēka piedzīvojusi. Maigākais, foršākais pieskāriens, kādu tu esi dzīvē vispār piedzīvojusi. Kāds viņš bija? Un tagad izdomāju, tā būs varbūt tava galva, ko tu noglāstīsi ar tādu pieskārienu, bet varbūt tavs vaiks. Tikai ielpo, izelpo caur muti. Un lēnām virzi to roku sev virsū un iedod sev tieši tādu pieskārienu, tieši tik maigu, kā tu atceries. Te mēs varam palikt, ja? Nāc atpakaļ. Jā. Šis ir garšīgi, vai ne? Ļoti. Jā. Es pieļauju, ja es tikai skatītos, es domāju, Jolanta kaut ko saka, Ines kaut ko dara, tur kaut kas baigas silts, tur emocionāls noteikti, bet tā, ka to tiešām es apzinos, atceros situāciju, atceros sajūtas, viņas atnāk te visā manā ķernī, un es vēl to dabonu. Jā, un zināmā dažreiz tas var arī būt, ka tā cilvēka mums vairs nav. Tas var būt gan par attiecībām, gan par radiniekiem vai tuviniekiem, bet tā atmiņa un tā taktilā atmiņa ir īpaši, un es varu sev vēlreiz to iedot, neatkarīgi no, vai tas cilvēks man ir pieejams vai nav, bet es varu to vēlreiz izdarīt. Man pilnīgi skudrīgs iet, ka es to tev atkārtoju. Tā ir īpaši, tas ir kaut kas tik fantastisks. Jā. Es varu sev šito paturēt, jo tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tur, piemēram, tas ir, ko es daru. Es, piemēram, man ir kaut kāds īpašs veids, kā es turu savu vaidziņu. Jā, tas ir, ko esmu piedzīvojis, ka man tas ir ļoti, ļoti paticis, ka man kāds tā ļoti, ļoti maigi noglāst vaigu. Ļoti, ļoti mīli, ļoti, ļoti saudzīgi pieskaroties. Lūk, jā. Vēl citas piedzīvoju, ka ir ļoti, jānāk un jāmēģina, bet ir ļoti dažādi pieskārienu veidi. Un tas ir ļoti interesanti pētīt, kurš ir tavējais. Piemēram, mans ir enerģētiskais pieskāriens, kur gan maz nepieskarās. Man viņš ļoti, ļoti patīk, jo es viņu ļoti, ļoti jūtu, un viņš tā kā, man viss tāds mazās antēniņas pamostās. Bet tādā foršā ziņā. Kas man vēl? Maigais ezīts tāds. Otrs, kas ir miedarbā ar citiem, zvans draudzenei. Cilvēks, kuram var pateikt, lūdzu, man samīļo. Man vajag cieru, un man vajag, man viens tāds foršs, jā, tā kā kauliņķirkst. Jā. Vai, piemēram, paņem man čokuriņā, tā kā es varu sarauties, tāds maziņš. Pasaka man šitādi un šitādi. Tā kā tas. Ir kāds priekš manis, kas man sadzird un var izdarīt to, ko man šobrīd vajag. Jā. Tad ir forši ir tādi cilvēki, ar kuriem šito esam saskaņojis, ka, zini, ja man vajadzēs, bet tu vari man šito te iedot, tad, ja tu to spēji tajā mirklī. Un tad vēl man ir daba. Man ļoti patīk dažreiz iziet dabā un pieskarties koku lapām, koku stumbriem, sajust vispār to faktūru, sajust, ka tās arī ir patiesībā dzīvi organismi, tāpēc kā es, un sajusties, ka es viņus jūtu, ka viņi jūt mani, un uz pilnīgi kaut kādu citu līmeni pārslēgties. Tas man ļoti, ļoti palīdz. Tā kā, ja viss ir tūtē, tad aiziet mežā, un man liekas, kas ir tik skaisti Latvijā dzīvojot, mēs šeit tepat. Jā. Vai parks ir tepat, un katrā parkā ir tik daudz dažādu krūmu, koku, zariņu, kuriem pieskarties. Tas ir kaut kas, kas mācījuši to. Es sapratu, ka es bērnībā sen jau tā esmu darījis, un droši vien daudz tā darījuši. Atceries, ka bērnībā gājām un ar pirkstiem vai jāvējot, vai ne? Jā. Es vēl joprojām to daru. Jā. Un tas ir veids, kā es sev patiesībā regulēju. Kaut kas man tur notiekās, un kaut kas tas ir foršs. Un tas dažreiz ir jautri, un tas ir, kas tas tāds? Jā, vai ne?
Vai Jā. arī kaut kāda daļa jautrības ir arī tajā, ka, oi, es tādu ļoti pieaugušu sievieti, ja, bet es tā rotaļīgi to izdarīju, un man tā vajadzēja, un es to izdarīju, un dabūju. Mm. Nu, ko mēs jau tādu ieķermņošanos, tādu embodiment, tādu jau esam aizskārušas ar visādām baudiņām, kā mēs sevi regulējam, kā mēs sevi atbalstam. Un jautājums ir tev, jo šo jautājumu līdzīgus jautājumus es uzdodu katram Somnikas fórumā šajās sarunās, un tad ir jautājums tev, kā tu redzi auguma apzināšanos, saucamo embodiment, vai kā mēs latviskojam ieķermeņošanos, šo te iemiesošanos, nozīmi tuvākā un tālākā nākotnē. Mm. Nu, man liekas, tā nozīme tikai pieaugs, jo mūsu realitāte ir ienākusi virtuāla realitāte, kas ir savā ziņā jau līdzvērtīga reālajai realitātei. Ir mākslīgais intelekts, roboti, kas var kaut kādā ziņā aizstāt cilvēku. Viņa ir tā drāšu mērkaķīšu mamma. Nu, nē, viņa jau ir daudz uzlabotāka, jo viņa nav no tās mīkstās mammas. Un tā nav dzīva būtne. Es domāju par ekrāniem vairāk. Nu, teiksim, šobrīd mēs varam samīļot, piemēram, ja mēs to izdomātu, tad ar vārdiem, ar kaut kādu emociju, ar atmiņām vai kaut ko tam līdzīgu, bet mēs nevaram fiziski sev samīļot, nu, tā kā viens otru. Bet tas bija man atkāpe vienkārši par virtualitāti. Jā, bet tas, par ko es domāju, ir par to, ka tie roboti, kas kaut kādā ziņā varēs aizstāt cilvēku, viņi nebūs drāšu mammas, viņas būs mīkstās mammas, vai vismaz kaut kāda drāšu mīkstās mammas versija. Tas arī ir kaut kas interesants. Un arī šis ChatGPT, tas, kā viņš dod šīs atbildes, kā viņš tā kā ciena un respektē. Jā, piedod, bija pa daudz, un tā tālāk. Tas jau arī dod tādu patīkamu sajūtu patiesībā. Jā. Komunikāciju. Un ja mums ir kaut kādas bažas un bailes, tas palīdz tās bailes izaudzēt tik liels, ka es labprātāk palieku tajā drošā vidē. Un diskomforts, un tur labāk nē. Tur man būs divi cilvēki. Tur būs tie cilvēki, kur arī kaut ko jūt, un viņiem arī kaut kādas vajadzības. Kuri kļūdās, kuri var pateikt nevienmēr mīļi. Man būs jāregulē savas emocijas un jāspēj kaut kā aizsargāt savas robežas. Un tāpēc es teiktu, ka tam ķermenim un ieķermenošanai embodimentam somatikai būs arvien lielāka nozīme, jo to saikni ar sevi mēs varam tomēr dabūt tikai dzīvā komunikācijā. Mēs rodamies miedarbībā ar citiem. Jā, mēs nerodamies paši no sevis. Mēs rodamies. Mans es veidojas miedarbībā ar otru cilvēku. Sevi es iepazītu varu miedarbībā ar otru cilvēku. Punkts. Jā. Un tāpēc ir tik svarīgi tās visas prasmes trenēt, mācīties. Un arī tas, kas man liekas, ir viena no jau blaknēm, ko mēs šobrīd jūtam šai virtuālajā realitātē, kur ir sociāla tīkuma vispārējais, kur neiziet no mājas dabūt tā kā to minimumu, lai tā teikt, forši izdzīvotu, neejot ārā. Tad ir tā vientulība. Mēs jau tagad runājam par tādu kolektīvu vientulību, kur risinājumi ir, piemēram, visādas kopienas, kas sāk rasties un kurām ir vien lielāka nozīme. Ir distance, izolētība. Un mums kā sociālām būtnēm, ja mums pietrūks reāls socializēšanās ar reālu dzīvu būtni, kur ir nenoteiktība arī, kur ir kaut kā jāpielāk, kur ir dzīvība. Mums būs trauksme. Ja mums tā nebūs, mums būs trauksme. Tas ir vienkārši viens no signāliem, ka kaut kas nav labi. Un tā trauksmē ir ļoti būtiska funkcija, jo tas nozīmē, ka mums kaut kas jāmaina. Mēs jebkurā gadījumā būsim diskomfortā. No tā diskomforta bēgot var ieskriet lielākā diskomfortā. Tieši tā. Jā, tā. Tu jau pieminēji vārdu somatika. Mēs arī somatikas formā šobrīd esam. Kā tu formulētu, kas īsti ir somatika? Ķermenis, rūpes par ķermeni, ķermeņa apzinātību, spēja dzirdēt un mācīt runāt ķermeņa valodā. Tā es teiktu. Un katram ķermenim tomēr ir arī savs dialekts. Vai ne? Man liekas, jo vairāk valodas mēs zinām, jo bagātāk mēs esam. Jā. Un vēl zināt savu šo valodu, ne tikai šo, vai ne? Un spēt otram saprotam iztulkot. Tā, kā man liekas. Mēs esam uzsildījuši, es pieļauju domu, interģējuši, interesējuši. Tad ir jautājums, kur tevi un tevis vadītās nodarbības var satikt?
Tā, tu man palīdzi, lai es tur visu pareizi to adresi nosaucu. Jā. Tātad, grupas, kas man pašai ir visinteresantākais, notiks sestdienās sev. Bet arī Somethings fórumā būs viena praksa, nodarbība. Tur būs tā iepazīšanās, jā. Jā, tā iepazīšanās nodarbība. Citiem vārdiem, Somethings fóruma mērķis parasti ir iepazīstināt ar kādu no Somethings praksēm, un savukārt tas, kas mums ir šajā sezonā parādījies, fantastiskais jaunums, ir sestdienas sev, kur būs iespēja to ik nedēļu pieredzēt. Man liekas, tev bija ik nedēļa, ne? Nu, redzēsim, kāds ies uz priekšu. Bet janvārī, kopš 24. ik nedēļu ir ielikts, februārī visdrīzāk tas tā paliks, bet, skatīsimies, kāda būs atsaucība. Ļoti gaidu. Un tad tās nodarbības kopš 24. janvāra notiks Dzirnās. Deju skolā Dzirnas, kas ir Latviešu ielā 106. Jā, Latviešu ielā 106. Lūk. Tas ir, kur notiek grupas, un savukārt individuāli ir jāpiesākās vienkārši pie manis. Manas kontakts var vienkārši ierakstot Google, Jolanta Bogustovu, var ātri atrast. Man kontakti ir gan Instagramā, gan Facebookā. Un es pieļauju, ka arī tur, kur šo te video skatās, tur arī apakšā būs kontakti. Jā, tieši tā kā rakstiet droši. Ar prieku dalīšos savā zināšanās, lai labums vairojās. Vai ne? Paldies tev. Jā, ko, es aicinu uz mazu noslēgumu praksi. To pašu, ko mēs darījām pašā sākumā, kad pievēršam uzmanību, kā jūtam šo savu tonusa atslābinājuma balansu, kur mēs esam uz šīs līknes. Varbūt pat jūtam, ka kaut kādā vienā ķermeņa daļā ir vairāk tonus, kaut kur ir mazāk, vai kaut kur ir vairāk atslābums, kaut kur mazāk. Sajūtam, kā ir šī miedarbība. Varbūt kaut kas ir mainījies šīs sarunas laikā, šajā te tonusa atslābinājumā. Kā izjūtam savu prātu, kā viņš ir drīzāk pilns vai drīzāk atvērts un plūstošs. Kā izjūtam laiku, drīzāk steidzīgi vai drīzāk laika ir pietiekami. Un atkal jau sajūtam savu priekšpusi, savu mugurpusi, gan savu fizisko, gan tur telpu. Abus sānus sajūtam augšu leju, pievēršam uzmanību. Un atkal es aicināšu ieelpot plašāk un sajust, kā mēs izplešamies šajās 3 pamatdimensijās, kā mēs saplokam viņās. Pievēršam uzmanību, kā mēs jūtamies šīs sarunas noslēgumā. Varbūt ir kas mainījies, un kā tas ir šobrīd. Un paldies! Tiekamies savā veselumā! Atā!